Jāņu rīts. Iesim izkustēties. Pirmā lieta no rīta. Pulkstens jau ir 9:40. Mēs esam iznākuši ārā no mājas, no Hruščovkas. Un iesim bišķiņ izkustēties. Paskriešu krosiņu. Ilgi nē, 15 minūtes. Manas meitenes dzīsies man pakaļ ar ričukiem. Enci. Dzīsies tētim pakaļ. Pulkstens ir 11:42. Es paskrēju 20 minūtes krosiņu vieglu. Mans meitenes brauc ar ričukiem. Tātad nestaigājāmies, bet izkustējāmies. Un, jā, tagad pirmā ēdienreize. Parādīšu, kāda izskatās šī diena no uztura viedokļa. Kā var ēst svētkos arī un uzturēt sevi labā formā. Man mikrofons bija kabatā. Jā, viens. Šeit ir 3 olas, mazliet bekoniņš un dārzenīši. Marinēts gurķis un tomāts. Tā ir pirmā daļa, un tad vēl būs arī saldais. Es neiesaku pirkt Ikea širādas pānas spīdīgās. Nu, vienkārši. Pirmajā reizē cepjot, es jau totāli piededzināju un galīgi nesanāca. Man patīk tā, ka tur nav jāliek, lai nav jāliek daudz virsū taukvielas. Nepērciet šādas pānas vienkārši. Īsi, lielo proteīns. Kāpēc lielo tieši, jo es vienmēr kā prioritāti ēdienreizēs izmantoju dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas. Jo tās ir visaugstvērtīgākās, un ja es izmantoju proteīnu, tad arī lielopu. Šādu te var nopirkt Lidlā. Viņš ir kā kulinārijas biespiens. Viņš sajaucoties kopā ar proteīnu izveido tādu masu kā putu krējums. Pilnīgi liekas, ka viņš garšo kā putu krējums. Ļoti laba lieta. Nē, 3 olas, mazliet bekons bija. Tur savācās jau pietiekoši daudz olbaltumvielas. Ņemot vērā, ka pirmā ēdienreize man šodien ir ap tiem 12, tad jāuzņem kārtīgi olbaltumvielas. Ogļhidrāti mazliet no rīsēm šoreiz. Es zinu, ka vēlāk vēl būs garšīga kūka, ko pagatavoja Linda. Bišķireiz ātri jāsajauc. Un tu teiks, proteīna pulveris, tas ir neveselīgs, bet kas ir neveselīgāk? Aiziet uz veikalu apēst, sapirkties bulciņus un apēst, vai šokolādītis, vai izvēlēties pārstrādātu proteīnu pulveri, kur ir daudz olbaltumvielas un neuzņems tik daudz kalorijas, nepārēdīsies, jutīsies daudz labāk, kā sēdoties klasiskos saldumus, jogurtus, kuros ir ļoti daudz cukuru. Šeit nav cukurs daudz iekšā, tur ir saldinātāji. Un ļoti labs veids, kā uzturēt sevi formā un arī garšīgi pārēst. Ieradāmies galamērķī. Atbraucām uz Kuldīgu šoreiz. Jāņus nosvinēt. Šādā vietiņā, mājiņā paliksim. Un, jā. Te būs jāiet iekšā, bet... Šitie interesanti puķi podiņi. Jā, griliņš.
Varēsim grilēt. Aizvējuši arī, kas ir forši. Kas man liekas patīkami. Gaismiņas. Nice. Interesanti. Un cik tas maksāja? Jā, naktīm zem 200 eiro, tīpaši ņemot vairāk ar Jāņi. Jā. Lielu svētku. Tas ir ļoti lēti. Jā, priekš veselu tādu. Šeit ir iekšā sauna arī. Papildus samaksas, jā. Jā, papildus samaksas, bet nu, tas normāli. Uzreiz jau tas, ko es ievēroju, ir tas, ka šeit var patrenēties, var piepumpēties, pastāvēt uz rokām, kaut ko tādu padarīt. Un, jā, ejam iekšā, paskatīties, kā izskatīsies. Paga? Ēdīsim šo, cepsim? Jā. Jā? Ko? Ejam. Ir divas virtuves. Oho. Wow. Atnāciet. Nē, normāli laba vietiņa. Te ir divas virtuves. Iešu augšā. Okay. Ieslēdz. Nice. Šeit būs pirtošanās. Cik interesanti. Čau. Tev ir dabūt spilgti. Wow. Cilvēki bija sūdzējušies, kad spīd pārāk agri gaisma virs, ka nav nekā. Šādi izskatās guļamistaba. Tāds stikls. Interesanti. Linda uztaisīja šādu siera kūku. Pastāsti, kas tur ir iekšā. Tur ir diezgan daudz olbaltumvielas, tur ir kulinārijas piespiens, grieķu jogurts, krēmsiers, olas, proteīna pulveris, jā, un ogas. Viņš skaitās kā diētiskā, ja? Ar augstāku olbaltumvielu saturu mazu cukuru, principā mums ir vaniļas proteīna pulveris, un jā. Viņa ir garšīga, salda. Šis tagad ir patiesības mirklis. Kā nonāks tas vārciņš. Un cepumi, protams. Wow. Tik labi izskatās. Vai nē, Nija? Atnāc, paskaties. Tiešām tik labi izskatās. Cepumiņi ir sacepušies ar sviestu, jā, pamatnītā. Tev ir talants. Tas sierkūks patīk un sanāk arī. Kad es biju maziņa, viņa taisīja ļoti, ļoti daudz kūkas. Jā, un deva tētim lielās porcijās. Snikerkūks. Iebiezirā. Un tētis teica, beidzot. Nogriežam. Man. Tas ir man. Jā. Garšas tests. Es jau bišķiņ pagaršoju, bet jā, ļoti, ļoti garšīga. Protams, kalorijas viņā ir. Un viss ir atkarīgs no daudzuma. Tā ir labāka izvēle nekā ar parasto, kur tev, 100 gramu cukurs jāliek. Jā. Nu jā, šī bija ļoti garšīga kūka. Paldies mīļajai Lindiņai. Un pulkstens tagad ir 3:25. Un šī man bija otrā ēdienreize, ja to varētu nosaukt par ēdienreizi, tāda uzkodiņa. Un tālāk jau jāiet ārā, iekurināt grils, un tad jau būs gaļiņa. Un Enci, kā tev garšoja kūka? Es to lēdu. Tu lēdi, bet garšīga? Laikam jau tur liek jautāt, ir garšīga. Labi, es iešu kurināt grilu. Jā.
ir? Atkaloti cāļu kājas, kefīra, karija, sīpolu, tādu marinādīti. Sarāvies vēders jau ir. Es esmu tā izsalcis. Ka man ir sarāvies vēders. Cūgaļa, vistas gaļa, bišķiņ dārzenīši, kečups, barbekju mērci pamēģināsim. Un aiziet. Cilvēki saka, oi, es to gaļu sēdos un man grūti pēc tam tik smagi ir, kad es nevaru daudz gaļu iest, man grūti un smagi pēc tam ir. Bet ko tu klātēdi tai gaļai? Jā, mēs aizmirstam to, ka mēs šajā ēdienreizē esam ēduši daudz maizi vēl klāt, mēs esam tur, nezinu, tajā piknikā tur čipšu sēduši, āliņu dzēruši, ko vēl? Pīrāgus, bulkas, plātsmaizes, un beigās mēs vainojam gaļu. Nu, pamēģini uzēst tikai gaļu ar dārzeņiem, tu redzēsi, ka tev ne pūšās vēders, nebūs smaguma sajūta, ja tu šajā dienā un iepriekšējā dienā būsi normāli ēdis, nevis no rīta tur arī saēdies visu to pašu, ko es pirms tam nosaucu, un tad uzēdīs gaļu, tad jā, tad var būt nepatīkama sajūta, bet pamēģini tukšā dušā kādreiz aiziet uz to pašu pikniku un uzēst tikai gaļu un paskatīties, kā tu jūties. Vēderā būs klusums, tur būs miers un viss būs kārtībā, tu paēdīsi. Es nesaku, ka vajag tikai gaļu ēst pliku, bet nevajag vainot gaļu pie tā, ka tev ir smaguma sajūta vēderā. Tā diena kuldīga. Honey, honey, what you waiting for? Before I'm gone and I'm not here no more. I'll wait around until you're sure. So make me yours. All the things you want to happen, baby, might just come true. Only if you... Jā, aiziet. Vakardien mēs palikām pie kūkas un tā mēs arī to dienu noslēdzām, diemžēl apēdot visu to kūku, jo viņa bija tik garšīga, ka mēs nespējām turēties pretī. Apēdām kūku, garšīgo visu kopā, visa ģimene apēdām. Un tā arī gadās. Grāfu Monte Cristo. Jā, noskatījāmies filmu un aizmigām vienkārši uz dīvāna. Un arī šādi var izvērsties diena, bet teikšu godīgi, katra diena nav perfekta. Un ir dienas, kad mēs apēdam vairāk kaut ko, kādus saldumus vai ko, bet varu teikt, ka šo rītu mēs iesākām kā pēc grāmatas, 10:00, man liekas. Laikam 11. Padarbojos kaut ko pie datoru, un tad es 11. uzēdu omleti, izgājām pastaigāties un staigājām pa Kuldīgu, pa pilsētu. Kāds gabaliņš no tās mājiņas, kur mēs palikām, bija jāpaiet, un kopumā mēs kāds 2-3 stundas izstaigājāmies un savācām jau kaut kur 9,000, 10,000 soļus. Tagad atkal iznācām ārā, man jau rādās 14,000, un mēs varam uzēst kaut ko vairāk, ja mēs esam aktīvi, un tā staigāšana, lai arī liekas, ka tas ir tāds ļoti vienkāršs, bet, un kad varbūt nav jēga, bet staigājoties mēs sajūtam to dzīvību, mēs sajūtam to dabu, un tas liek vienkārši ķermenim atmosties, relaksēties pavisam vienkāršā veidā, būt aktīviem un tepat laikā dedzināt arī kalorijas, kas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies sevi uzturēt labā formā,
Un vēl kāds ir liels pluss, mēs tik daudz ko varam ieraudzīt. Mazas pīlītes, kas tikko ir piedzimušas, un kopā ar bērniem, ar ģimeni mēs varam vienkārši pastaigu uztaisīt sev par patīkamu notikumu, par patīkamu nodarbi. Un katram iesaku vairāk staigāt, izmantot šo vienkāršo instrumentu. Un tas palīdzēs tev būt labā formā, tas palīdzēs noturēt veselību, jo staigāšana tā ir cilvēka pamatfunkcija. Piekritīs, Linda? Jā, tā visiem pieejama, bez maksas. Bez maksas. Vienkārši iziet ārā un nodarboties ar šo aktivitāti. Un ļoti efektīva. Jā. Tā kā, jā. Viņš nav maziņš. Zini, kāda šķirne šī ir? Ne? Vīnes. Vīnes. Vai vīna? Vīna. Vai vīnes? Čau! Linda saka čau! 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 Yeah!